Vai tu vari atbildēt pareizi uz šo te CSDD teorijas jautājumu, kurš var būt arī CSDD eksāmenā? Vai vieglā automobīļa vadītājam, lai pievērstu apdzenamā kravas automobīļa uzmanību, atļauts signalizēt īslaicīgi iededzot tālās gaismas lukturus? Atļauts tikai ārpus apdzīvotām vietām, atļauts, aizliegts. Un pareizā atbilde ir atļauts. Kāds students mums vaicā, kāpēc tā? Tad nu es izskaidrošu. Ceļa satiksmes noteikums 170.2 tieši norāda, ka diennakts tumšajā laikā drīkst signalizēt, vairāk kārt pārslēdzot tuvās un tālās gaismas, ja tas neapžilbina citus satiksmes dalībniekus. Un šajā situācijā mēs redzam, ka apdzīšanas laikā pretīm braucošo transporta līdzekļu nav tūmā un īslaicīgs signāls neapžilbinās arī apdzenamo transporta līdzekļu caur spoguļiem. Tāpēc šajā gadījumā mēs varam signalizēt. Tā kā cerams, ka tagad tev šis ir skaidrs, un ieraksti arī komentārā, vai tev izdevās atbildēt pareizi.